Redz. Tad mēs šodien tēmu mums tieši ir par šo te mūžību. Un varbūt šī rakstvieta neliekās, varbūt tās ir tāda, kas tieši šo te tēmu tā ļoti izceļ, bet tā doma, kas ir apakšā, un tas iemesls, kāpēc šī rakstvieta ir Bībelē, principā ir tieši šī mūžības skatījuma dēļ. Turpinot Marka evaņģēliju, mēs esam 12. nodaļas jau 18. pantā. Tātad Marka evaņģēlijas 12. nodaļa, 18. pants. Un saduķeji, kas saka, augšām celšanos neesam, nāca pie viņa, tas ir Jēzus, un viņu jautāja un sacīja: Mācītāji, Mūzes mums ir rakstījis, ja kam brālis mirst, kas sievu pamat bez bērniem, tad viņa brālim būs to sievu apņemt un savam brālim celt dzimumu. Tad nu bija 7 brāļi, un pirmais apņēma sievu, un mirdams nepameta dzimumu. Un otrais viņu apņēma un nomira, un tas arī dzene nepameta dzimumu. Un tāpat trešais. Un visi 7 to apņēma un bērnus nepameta. Beidzot pēc visiem arī sieva nomira. Tad nu pie augšām celšanās. Kad tie augšām celsies? Kuram tā sieva būs? Jo visiem 7 tā ir bijusi par sievu. Bet Jēzus atbildēja tiem sacīja: Vai jūs nemaldāties tādēļ, ka jūs rakstus neprotat, nes Dieva spēku saprotat? Jo, kad tie no miroņiem augšām celsies, tad tie nedz precēs, nedz taps precēti, bet tie būs itin kā eņģeļi, kas debesīs. Bet par mirušiem, ka tie taps uzmodināti, vai jūs Mūzes grāmatā neesat lasījuši, kā Dievs pie ēršļu krūma uz to runājis, sacīdams: Es esmu Ābrahama Dievs un Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Tad nu jūs briesmīgi maldaties. Ļoti interesanta rakstvieta. Un primāri varbūt tās liekas, ka šī ir pa kaut kādām laulības lietām saistīta vairāk. Bet, ja mēs paskatāmies šo te kontekstu, tad mēs saprotam, ka šeit ir daudz dziļāks jautājums. Specifiski paskatoties arī par to, kas tad bija šie te saduķeji, kas Jēzum uzdev šo te jautājumu. Saduķeji bija tātad jūdu reliģiskās kārtas, tāds novirziens. Un, teiksim, ja es nezinu, kā, teiksim, piemēram, jums, man kādreiz, piemēram, bija tas doma, tad tur bija kaut kādi saduķeji, farizēji, rakstmācītāji un tam līdzīgi. Viņi visi gan jau, ka bija stipri vienādi un viņiem visiem nepatika Jēzus. Bet tā lieta ir tāda, ka, teiksim, vienādi viņi bija vairāk un mazāk tajā ziņā, kad viņiem nepatika Jēzus. Pārējās lietas diezgan daudz atšķīrās. Un attiecībā uz šiem te saduķejiem, ja mēs viņus salīdzinām, piemēram, ar tādiem farizējiem, pa kurus mēs esam varbūt biežāk dzirdējuši, tad šie viņi tādi kaut kādā ziņā tādi konservatīvāki, bet tā pašā laikā šī ir tāda turīgā šķira. Šī ir tāda turīgā jūdu šķira. Viņi nāk, tātad viņiem ir pēctecība, ko viņi uzskata arī principā no Dāvida laikiem jau tieši priesterībā, tempļa darbībā. Un viņi tātad šo te, viņi neuzņēma, teiksim, piemēram, ja tu tur gribēji pievienoties viņiem vai kaut tam līdzīgi, tu nevarēji tā vienkārši pievienoties. Tev tur vajadzēja būt visai tur kārtai, tev tur visam radrakstiem un visam pārējiem vajadzēja sapasēt, un tad tikai tu varēji mēģināt kaut kur tādā vietā iestāties. Otra lieta ir tas, ka, teiksim, ja tu biji šajā te kādā no šīm te savā ziņā karaliskajām ģimenēm, tad tu jau biji tur iekšā, un tu tur skaitījies tāds. Viņi bija salīdzinoši labās attiecībās ar Romu. Viņiem, teiksim, tā Romas pārvaldība kā tāda, viņiem nebija baigā problēma, kas, teiksim, bija citiem. Jo, kas šeit parādās, viņiem attiecības ar Dievu un skatījums uz Dievu bija pilnīgi savādāks nekā, teiksim, farizējiem. Farizēji cerēja uz šo te gaidāmo mesiju, farizēji centās Dievam kalpot un upurēt un izdomāt tur dažādus likumus, kā viņi vēl vairāk var kalpot Dievam. Tad saduķeji, viņi principā turējās tikai pie pirmajām 5 Mūzes grāmatām, kā svētajiem rakstiem. Tas bija, tā bija tā būtiskākā, tā bija vienīgā būtiskā lieta, uz ko viņi Bībelē skatījās vispār, teiksim, tā bija viņa Bībele. Kur, teiksim, iepratī farizējiem jau bija tātad ar šie te pārējie raksti, kas ir
gan tātad dziesmas, gan arī pravieši un tādas lietas. Tad šie saduķeji tos visu noraidīja, un viņi teica, ka nē, tikai šīs 5 Mūzes grāmatas, tās mēs uzskatām, tās mēs pieņemam, un pārējo visu mēs principā noraidam. Un tad līdz ar to arī visas pārējās lietas, kas ir saistītas ar viņu reliģisko dzīvi, ar, teiksim, kādām lietām, ko viņi uzskatīja, ko viņi kalpoja, ko viņi darīja, tas arī tātad iznāca no tā, kam viņi Bībelē sekoja līdzi un uz ko viņi skatījās. Viņa skatījumā Dievs nav aktīvi iesaistīts mūsu dzīvēs. Es domāju, ka mēs arī šobrīd varam, teiksim, kaut kur sastapties ar šādiem cilvēkiem, kuriem arī ir šis skatījums, kad labi, tur kaut kāds Dievs ir, labi, pieņemsim, ka viņš visu to radīja vienā vai otrā veidā, mēs varam dažādas teorijas izskatīt, bet viņš tur patās arī palika. Teiksim, šodien savas izvēles izdaru es, un tas ir tikai būtiski. Tad cilvēka izvēlēm un darbībām ir lielāka nozīme nekā Dievam. Tātad Dievs tajā visā kaut kur ir fonā, bet tas, ko es šobrīd kā cilvēks daru praktiski, tas ir tas, kas nosaka to, kas notiks un kā lietas būs. Viņu skatījumā arī eņģeļi un Dieva gars nav realitāte. Viņi netic eņģeļiem un viņi netic arī, teiksim, Dieva gara darbībai, un tas lielākoties ir arī, teiksim, balstās tajā, kad viņi tātad pieņem šīs 5 Mūzes grāmatas tikai, un tur par eņģeļiem nekas daudz nav rakstīts. Salīdzinoši maz, kaut kur kaut kas ir pieminēts, un arī tātad par kādām citām garu lietām, kur Dieva gars ir darbojies, tas arī tur ir ļoti maz minēts, un līdz ar to viņi, teiksim, ja tas tur nav rakstīts, tad mēs to noraidam. Tas mums nav aktuāli. Teiksim, ņemot vērā to, ka arī viņi bija šī turīgā kārta, tad viņiem materiālās lietas, kas viņiem bija apkārt, tās bija daudz būtiskākas par to, kas ir garīgs vai to, kas ir ar Dievu saistīts. Viņiem bija tātad šis status templī, viņiem bija šī ietekme, viņi bija turīgi, viņi bija ievēroti arī tautā, bet viņiem nebija tāda saikne ar cilvēkiem, cilvēki bija vienkārši kaut kas, un viņi sevi uzskatīja par kaut ko stipri augstāku. Tāda būtiska lieta arī, teiksim, kas ir, kāpēc mēs arī par šo raksturvietu šodien runājam, tieši saduķeju kontekstā, ir tas, kad viņi uzskatīja, kad cilvēkam, kad nav tāda augšām celšanās. To mēs arī izlasījām nu patās. Un viņi uzskatīja to, ka tad, kad cilvēks nomirst, tad viss viņa ķermenis un viņa dvēseli viss pazūd. Vienkārši tur viss arī apstājās. Un es domāju, ka ar šādu skatījumu arī mēs šodien sastopamies. Ne tikai, teiksim, nav tā, ka mēs satopam kā cilvēku saduķējs, nē, bet tas ir diezgan populārs skatījums arī cilvēkiem šādā veidā. Un tas, kā viņi redzēja to, ka, teiksim, tāda mūžīgā dzīvība tehniski ir būtībā, teiksim, tas, ka tā ietekme vai kas viņi iziet caur taviem pēctečiem tālāk. No tā, kad tur arī tas viss beidzās. Un līdz ar to viņiem arī tāds skatījums uz Mesiju un tādu augšām celšanos vai kaut kādu pēcnāves dzīvi vispār nebija aktuāls. Kāpēc viņiem, teiksim, piemēram, Jēzus nepatika? Tāpēc, kad Jēzus apdraudēja viņu šo statusu, viņu šo aristokrātisko vai teiksim, tādu īpašo statusu tautas priekšā un attiecībās ar Romu. Un te ir arī tāda lieta, kad aptuveni 70. gados, tad, kad arī izcēlās Jūdā lielie nemieri, tad arī pēc būtības šie saduķeju kārta arī ir izzudusi, un vairāk par viņiem nav nekādas liecības pieejamas. Jo tad tur veidojās šī jūdu dumpis, un Roma atnāca un to visu apslāpēja un apspieda un nogalināja visus, kas traucēja. Un šāda saduķeju kārta viņiem, romiešiem vismaz nebija aktuāla, un līdz ar to arī mums nekas vairāk par viņiem nav zināms. Skatoties uz šo rakstu vietu, mēs varbūt tās varam ieraudzīt tādu lietu, ko Jēzus vienu vārdu 2 reizes atkārto, tā diezgan būtiski, par maldīšanos. Jūs briesmīgi maldāties. Viņš arī izceļ to, ka jūs nesaprotat rakstus un arī Dievu spēku.
Un tātad šis te likums, pie kā šie te saduķeji bija pieķērušies, viņš noteica kaut kādu ikdienas kārtību, kaut kādas sadzīviskās lietas, un šī gadījumā tas ir tādas laulības attiecības pat. Un šis te likums tātad ir atrodams šajās te Mūzes grāmatās. Mēs viņu varam atrast Mūzes grāmatā 5. Mūzes grāmatā, 25. nodaļā. Un no 5. panta uz priekšu lasot, mēs varam izlasīt, tātad, kas te ir rakstīts. Kad brāļi kopā dzīvo un viens no tiem mirst, un tam dēla nav, tad tā mirušā sievai nebūs par sievu tapt citam kādam svešam vīram, bet tā vīra brālis, lai pie viņas iet un to ņem par sievu, un tai dara, kas vīra brālim pienākas. Un to pirmdzimušo, ko viņa dzemdēs, viņam būs likt sava mirušā brāļa vārdā, lai viņa vārds no Izraēla netop izdeldēts. Un te ir arī kāda atkāpe, kur, teiksim, piemēram, arī šim te brālim ir iespēja atteikties no šādas lietas. Un tur ir rakstīts tā. Bet ja šim vīram nepatīk ņemt sava brāļa sievu, tad lai brāļa sieva iet pie vecajiem vārtos un lai saka, mans vīra brālis liedzās savam brālim celt vārdu iekš Izraēlu. Viņš man negrib darīt, kas vīra brālim pienākas. Tad, lai pilsētas vecāji viņu aicina un uz viņu runā. Ja tad viņš pastāv un saka, man nepatīk viņu ņemt, tad lai viņa brāļa sieva iet pie viņa priekš vecaju acīm un lai viņam novelk kurpi no kājas un lai viņam spļauj vaigā un lai viņa atbild un saka, tā lai notiek tam vīram, kas negrib uzcelt savu brāļu namu. Un viņa vārds iekš Izraēla taps nosaukts Baskājas nams. Tas ļoti interesants šis te likums. Ļoti interesants likums ar ļoti interesantu šo te nosacījumu un ļoti interesantā kārtā ar tiesībām priekš sievietes, kas tajā laikā bija kaut kas nesaprotams pat, ja godīgi, un kaut kas ļoti neierasts. Sievietei tajā laikā vispār nebija tāda sabiedriskā teikšana. Un šeit Dievs ieliek šādu interesantu noteikumu un pat dod sievietei iespēju kaut kādā veidā pazemot vīrieti, ja viņš atsakās izpildīt šo te noteikumu. Kā jums liekas, teiksim, piemēram, šāds likums mums būtu tagad Latvijā? Kā jūs uz tādu lietu skatītos? Nebūtu kaut kā īsti, vai ne? Nebūtu. Tajā laikā, ja mēs tā pavērtējam, tad nebija ne tādi sociālie dienesti, ne, teiksim, tur kaut kādas dzīvības apdrošināšanas vai kaut kas tam līdzīgs. Un šāda sieviete, kas ir palikusi bez sava vīra, bez sava apgādātāja, viņa būtībā ir ļoti tādā trauslā pozīcijā. Un šis ir veids, kā Dievs rūpējās par šādām lietām. Otra būtiska lieta ir Dievs šo te Izraēla zemi sadalīja starp viņiem pēc ciltīm un katram iedalīja savu daļu. Un ja, teiksim, piemēram, tagad šāda sieva, viņa aiziet pie kāda citautieša, tas nozīmē to, ka Izraēla zeme aiziet kādam citam. Mūsdienu skatījumā tas arī ir ļoti diskutabls jautājums, vai tas ir labi vai tas ir slikti, bet tātad tas bija tas, kā Dievs bija paredzējis, un viņš bija šo zemi sadalījis Izraēla tautai, lai viņi būtu par svētību citām tautām. Tiemžēl mēs cilvēki esam grēcīgi un visas lietas notiek tā, kā viņas notiek. Bet tātad, balstoties uz šo te noteikumu, saduķejiem bija šis te iebildums, kāpēc tātad augšām celšanās nevar pastāvēt vai kāpēc tā ir neloģiska lieta. Jo, ja jūs, teiksim, piemēram, paskatāties, tad tagad tā sieviete ir bijusi kopā ar 7 vīriem, un tagad viņa augšām celsies, un kā tad viņa tagad to visu sadalīs? Un ja jau, teiksim, piemēram, tagad šeit uz zemes laulība ir tik būtiska lieta,
tad debesīs tam noteikti vajadzētu būt vēl būtiskāk un vēl svarīgāk, un tur visam vajadzētu būt vēl tehniski saprotamākam. Bet, ja mēs nonākam pie šādas te pretrunas, tad tas nevar strādāt un nevar funkcionēt. Līdz ar to viņi arī cēla šo te iebildumu pret potenciālu augšām celšanos, un noteikti viņiem bija daudz citu iemeslu arī tam, bet šis bija viens no tiem, kas bija tāds āķīgais jautājums, ar ko viņi varēja kādu paķert. Tagad, teiksim, tādam farizējam, kā tur ir, ko tu saki? Jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz farizējiem, farizēji, piemēram, teiksim, uzdot viņam jautājumu par augšām celšanos, farizējs domātu tajā brīdī, jā, viņš nezinu, augšām celsies tajās drēbēs, kurās viņš nomira, vai viņam būs jaunas drēbes. Viņi citā spektrā vispār domāja. Un viņiem nebija jautājums par to, vai tāda augšām celšanās pastāvēs vai nepastāvēs. Viņi domāja par to, kā tas izpaudīsies un kā tas tehniski notiks. Tas, ko mēs arī redzam ar šo, ir, ka tā būtiskākā lieta ir cilvēkiem ir ļoti grūti vai ļoti izaicinoši pieņemt Dieva esamību. Dieva esamību, Dieva spēku un Dieva darbību šeit uz zemes arī. Tas, ko mēs varam atšķirot, piemēram, vēstuli romiešiem, mēs varam atšķirt vēstuli romiešiem 1. nodaļu. Un izlasīsim no 18. panta uz priekšu. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār ikvienu bezdievību un netaisnību pie cilvēkiem, kas patiesību netaisnībā aiztur. Jo Dieva atzīšana tiem ir zināma, jo Dievs tiem to ir zināmu darījis, jo viņa neredzamā būšana no pasaules radīšanas pie darbiem top nomanīta un ieraudzīta. Gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievība. Tā, ka tie nevar aizbildināties. Tāpēc, ka tie Dievu atzīdami to, kā Dievu nav godājuši, nedz viņam pateikušies, bet savās domās nelieši tapuši un viņu nesaprātīgā sirds ir aptumšota, teikdamies gudri esoši, tie palikuši par ģeķiem. Tas, ko mēs šeit lasam, ir tas, ka Dieva esamību noliegt ir ļoti grūti. Jebkuram cilvēkam. Mēs paskatāmies apkārt, mēs redzam to, cik sarežģīts viss šī pasaule, viss, kāda viņa ir būvēta. Un tā pašā laikā, teiksim, viņa nav vienkārši sarežģīta, viņa ir ļoti specifiski būvēta. Teiksim, ja jūs paskatītos, kā ir uzbūvēts, piemēram, kaut kā šīs sintezators, tur katrai detaļai ir savu funkciju, un katrai detaļai jāizpilda ir savu funkciju. Un ja viņu neizpilda, tad tas vairs nav sintezators, mēs viņu varam vienkārši saukt par mēdebeli. Un arī šeit uz pasaules, kad zinātnieki ir rēķinājuši, un vienalga pretojās atzīt to, ka Dievs šo visu sakārtojas. Ja Zeme pavirzītos nedaudz uz vienu pusi vai nedaudz uz otru pusi, mēs vai nu izceptos vai sasaltu. Nebūtu varianti. Mūsu visas šūnas, visas kā viņas ir sastarlētas kopā, mēs esam apturi 70% ūdens. Mēģiniet vienkārši to saprast, kā tas ūdens saturās kopā. Un tad, teiksim, mēs paskatāmies ārā, teiksim, uz tām pašām zvaigznēm. Un tagad mums arī bija šis īpašais notikums, kad aplidoja ap to pašu mēnesi un atsūtīja šis bildes un vispārējo. Un tas viss funkcionē. Un tas viss funkcionē, viņš kustās, un viņš kustās gadsimtiem ilgi. Gadu tūkstošus pat. Un tad padomāt un pateikt, ka tas viss radās nejaušības dēļ. Manuprāt, ir jābūt ļoti lielai pārliecībai tam, ka tāda nejaušība var uzbūvēt kaut ko tik komplicētu. Cilvēku lielākā problēma ar Dieva esamības apzināšanos ir tieši šī apzināšanās tāda, kad viņiem tad būs atbildība Dievu priekšā. Ja tu pieņem, ka tāds Dievs eksistē,
tāds, kāds viņš ir Bībelē aprakstīts, tev ir atbildība viņa priekšā. Ja tu izdomā savu dieviņu, tu vari sākt definēt lietas, tu vari sākt kaulēties par to, kur kas būs. Teiksim, mēs varam palasīt kādas latviešu pasakas par to, kā tur ar vienu dieviņu sarunāja to, ar otru dieviņu sarunāja to, trešais dieviņš bija dusmīgs, kaut ko tur izdarīja vai kaut ko tam līdzīgi. Un cilvēki mēģinājuši to visu apspēlēt. Kā tas varētu būt? Bet tas, ko mums ir šī iespēja zināt patieso Dievu, kas ir radījis šo visu zemi, kas ir visu šo te saturu kopā, kas visu šo 70% ūdens satur vienā gabalā, un tajā vēl ielicis iekšā gan kaut kādu saprātu, gan arī kaut kādas spējas runāt, darboties un darīt. Nākamā lieta, ar ko mēs sastopamies, ir tas, ka doma par debesīm, par šo te augšām celšanos, par šo te mūžību. Un tur mēs redzam, tur arī šie te saduķeji bija arī apstājušies. Un viņi redzēja to, ka labi, pasaule eksistē, tāda dieva es īsti neredzu, man ar viņu nav nekāda saskara. Un tad tagad noticēt, ka būs kaut kāda paradīze, vai kaut kas tam līdzīgs. Ko man tas dos? Es aicinu, ka mēs varam izlasīt no Lūkas evaņģēlija. Ir tāda līdzība, noteikti daudz jūs esat to dzirdējuši arī 16. nodaļā. Tā ir par Lācaru, nabagu un vienu bagāto. Un šī ir tāda ļoti interesanta līdzība, jo šajā Jēzus raksturo tādu interesantu aprakstu par to, kā ir šīs debesis un to, kā ir šī elle. Un viņš saka, bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās ar purpuru un dārgu audeklu un dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Bet arī kāds nabags bija, vārdā Lācars. Tas gulēja priekš viņu durvīm, pilns ar vātīm. Un gribēja paēst no druskām, kas krita no bagātā galda. Bet tikai suņi nāca un laizīja viņu vātis. Bet gadījās, ka nabaks nomira un no eņģeļiem tapa aiznests Abrahama klēpī. Un bagātais arī dzen nomira un tāpa aprakts. Kad tas bija ellē un mokās, tad tas pacēla savus acis un redzēja Abrahamu no tālienes un Lācaru viņa klēpī un sauc un sacīja, tēvs Abraham, apžēlojies par mani un sūta Lācaru, lai tas savu pirkstu galu iemērc ūdenī un dzēsina manu mēli, jo es ciešu liels moks šīs uguns liesmās. Bet Abrahams atbildēja, piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīvības laikā. Bet Lācars tur pretī ļaunu. Bet tagad šis to piepriecināts, bet tu topi mocīts. Un turklāt, starp jums un mums ir liela starpa, ja bezdibenis, ka tie, kas no šejienes gribētu noiet pie jums, nevar, nedz arī no turienes pārnākt pie mums. Un viņš sacīja, tad es tev lūdzu, tēvs sūti viņu uz manu tēvu namu, jo man vēl ir 5 brāļi, lai viņš tos pamāca, ka tie arī dzen nenāk šī moku vietā. Abrahams to sacīja, tiem ir Mūzes un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja, nē, tēvs Abraham. Bet kad viens no mirušiem pie tiem ietu, tad tie atgrieztos no grēkiem. Tad viņš uz to sacīja, kad tie neklausa Mūzes un praviešus, tad tie arī neticēs, kaut arī kāds no miroņiem augšām celtos. Un šeit mēs lasām to, ka mēs cilvēcīgi gribam domāt to, ka ja mēs piedzīvosim kādu īpašu brīnumu, kādu īpašu dievišķu atklāsumu, tad mēs Dievam spēsim noticēt. Un arī šis te bagātnieks, kurš ir nonācis šajā te moku vietā, ellē, viņš arī saka, sūti šo te brīnumu, lai šis te Lācars iet un brīdina mans brāļus. Tad viņi noteikti atgriezīsies. Un ko Abrahams viņiem atbild? Lai tie klausa Mūzu un praviešus. Un šie te Mūzes raksti, tie arī ir šīs 5 grāmatas, ko saduķeji uzskatīja par savu autoritāti. Un
Un, ja mēs paskatāmies, tad tāda interesanta lieta, kas notika, ko mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijā, bet to mēs šoreiz nelasīsim, bija tiešām tāds Lācars. Tas nav šis Lācars, par ko šeit ir minēts. Bija tāds Lācars, viņš saslim, viņš nomira, un Jēzus viņu augšām cēla. Brīnums, vai ne? Tie, kas to redzēja, tie bija izbrīnīti, viņi bija kaut kādā ziņā pārbijušies, un tur rakstīts, ka daudz sāk ticēt. Tā pašā laikā mēs palasam tālāk, un tur mēs lasām, kad bija šī reliģiskā kārta, kur mums no tā Lāzara vajadzētu tikt vaļā. Šeit mēs lasījām, tas bagātais, ka viņš varētu piecelties no mirušajiem, brīdināt mans brāļus. Realitātē tas neko nemainīja. Runājot par šo te paradīzi, vai jūs esat kādreiz iztēlojušies, kā tas varētu būt? Kā tas varētu būt? Ir cilvēki, kas iztēlojās, es tur būšu eņģelīts, spārniņiem, sēdēšu uz maliņas, tur trinkšķināšu savu arfiņu. Citi iztēlojās, man tur būs tagad visu mūžu jāklanās Dievu priekšā vai vēl kaut kādas lietas. Citi iztēlojās, kad viņi beidzot varēs tur atpūsties un nezinu, kādām citām lietām nodoties. Ja mēs paskatāmies kādas ir cita reliģija, šīs te apraksts par to, kādas ir paradīzes, tad mēs redzam to, ka cilvēks šo te konceptu veido, izējot no savām iekārēm, no savām vēlmēm un tādām lietām. Un tad ir tā, ka, teiksim, šīs visas lietas saliekot kopā, tad veidojās tāds jautājums, vai tāda paradīze tiešām ir? Tas iztēlojās, tas būs tā, tas iztēlojās, tas būs tā, tas grib kaut ko tādu, tas grib kaut ko tādu, vai tad Dievs mums visiem varēs dot to, ko mēs gribēsim? Un man ļoti patīk, kad ir atklāsums grāmatā, es esmu kādreiz bērniem arī lasījis tā, kad mēs esam par šo te lietu runājuši. Un kad ir šis te apraksts par šo te kristālu jūru, par šīm te zelta ielām un pērlēm kā vārtiem un tādām lietām. Man liekas, tas būs kaut kas vienkārši fantastiski skaists. Un tā būs Dieva klātbūtne. Tā būs Dieva klātbūtne, kas to visu ietvers un ko tur būs iespējams piedzīvot. Un tā ir tā lieta, ka, teiksim, ja tev nav šī saikne ar Dievu, un tu šo te Dievu noraidi, un tu gribi dzīvot bez Dieva šajā pasaulē, tad tev liekas, tāda paradīze, priekš kam man viņu vajadzīga? Tur būs tā svarīgākā persona, kas tur būs, ir tā, kas man šobrīd vispār neinteresē. Un tad ir tā, ka tev tas tiešām nav ne aktuāli, ne vajadzīgs. Un līdz ar to, teiksim, arī šiem te saduķējiem, viņi Dievu neredzēja kā kaut ko tādu, ko viņi vēlās sasniegt. Un savukārt, teiksim, ir attiecības ar Romu un šī te varas pozīcija, tā viņiem bija aktuāla, un to viņi varēja ļoti vērtīgi izmantot savā labā. Mēs nonākam arī pie tādas interesantas lietas kā elle. Ja mēs runājam par augšām celšanos, tad balstoties uz Bībeli, augšām celšanās vieniem būs uz dzīvību un vieniem uz nāvi. Un to mēs varam izlasīt atklāsums grāmatā. 20. nodaļā. Un izlasīsim 10. un 15. pantu. Nē, es tajā vietā pats esmu atšķīris. Tā. Tad 20. nodaļa, 10. un 15. pāns. Un vēlns, kas tos pievīla, tapa iemests uguns un sēra zaņķī, kur zvērs ir un viltīgais pravietis. Un tie taps mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam. Un tad 15. pāns. Un ja kas netapa atrasts dzīvības grāmatā, rakstīts, tas tapa iemests uguns zaņķī. Un ja mēs tā padomājam, tad bieži vien cilvēkiem pieņemt kaut kādu teoriju par to, ka varbūt tās būs kaut kāda paradīze, varbūt kaut kādas debesis,
ir kaut kādā ziņā ok. Bet tad, kad mēs sākam runāt par to, ka katrai monētai ir arī otra puse, kad ir arī šī elle, un mēs lasām to, ka tas, kurš netop atrast dzīvības grāmatā, tur nonāk, tad cilvēkiem pēkšņi ir problēma ar to, kas Dievs ir. Kā tādu Dievu var pieņemt? Kāpēc viņš domā, ka viņš vienīgais ir spējīgs tiesāt? Kā Dievs var pieļaut to, ka cilvēki nonāk ciešanās? Mēs šodien runājam par mūžīgu Dievu, un mēs esam mūžīgi cilvēki viņa priekšā. Tas, tāda interesanta lieta, ko mēs lasījām arī, ka šī rakstvietā no Marka evaņģēlija, kad Jēzus teica, bija šis te, un viņš adresēja tieši šo te saduķējus viņiem saprotamā veidā. Jo tajās 5 Mūzes grāmatās tu īsti tādu augšām celšanos vai tādu mūžīgo dzīvošanu nekur neredzēsi. Bet viņš paņēma šo te frāzi, kur Dievs runāja uz Mūzu, caur šo te degošo ērkšķu krūmu, arī ļoti īpašs brīnums. Un tur Dievs sevi iepazīstināja kā Abrahama, Īzaka, Jākaba Dievu. Un viņš saka, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un šādā veidā viņš raksturo to, ka tad, kad Dievs teica, es esmu Abrahama, Īzaka un Jākaba Dievs, tas nozīmē to, ka viņi ir reāli manā priekšā. Viņi nav aizmirsti sentēvi no iepriekšējiem gadsimtiem. Viņi ir reālas personas manā priekšā. Un šādā veidā Jēzus šiem te saduķējiem pateica to, ka, lai arī tiešā tekstā tur nav rakstīts, kad viņi ir augšām cēlušies Dievu priekšā, tur ir tiešā tekstā rakstīts to, ka viņi mūžīgi pastāv Dievu priekšā. Cilvēki kaut kādā ziņā sapņo par šo nemirstību. Mēs paskatāmies apkārt, cilvēki mēģina izdomāt kaut kādus veidus, kā viņš varētu būt nemirstīgs. Un, tagad mēs esam attīstījušies tik tālu, par ko kādreiz cilvēki fantazēja, rakstīja grāmatas, kad nu jau pat tiešām ir tā doma, kad varētu cilvēku augšu pielādēt mākonī. Un viņš varētu mūžīgi pastāvēt šādā digitālā vidē. Cilvēks grib pastāvēt kaut kādu iemeslu dēļ. Mēs redzam, dabā notiek dažādi procesi. Un cilvēks ir ielikts par šiem te procesiem valdību, veidot šo zemi. Un cilvēks ļoti tiecās pēc tā, lai viņš varētu to darīt pēc iespējas ilgāk. Ja mēs paskatāmies 1. Mūzes grāmatā, 5. nodaļā, pašā sākumā, tad mēs varam redzēt, tur ir šie te aprakstīti cilvēki. Tur ir aprakstīts pirmais cilvēks Ādams, kurš nodzīvoja 930 gadus. Daudz. Tas nav tā, ka viņš būtu varējis piedzīvot tikai, teiksim, pirmo karu vai otro karu, kur mums varbūt tās kāds vecāks cilvēks var pastāstīt kaut ko, ko viņš ir tajā laikā piedzīvojis. Viņš iespējams vikings būtu saticis. Nu tā. Paskatoties to, kā mūsu pasaule ir attīstījusies, un es domāju, ka arī viņš dabūja piedzīvot ļoti daudz interesantas lietas un redzēt. Mēs lasām, viņa dēls Sets nodzīvoja 920 gadus. Arī ļoti garu mūžu. Un
Un tad ir tāda lieta, tur ir rakstīts par Ādamu. Ādams tika radīts, viņš tika izveidots. Sets piedzima. Ādams nomira, Sets nomira. Un tad mēs redzam, tur ir kāds interesants vīrs vārdā Enohs. Un par Enohu ļoti interesanti rakstīts 23. 24. pants. Un visas Enoha dienas bija 365 gadi. Un Enohs staigāja ar Dievu, un viņa vairs nebija, jo Dievs viņu paņēma. Ļoti interesanti, kad viņš, rakstīts, viņš nenomira. Viņš nenomira, Dievs viņu paņēma pie sevis. Pāršķirot nedaudz tālāk, mēs arī redzam šo momentu, kāpēc mēs, piemēram, vairāk nedzīvojam 920 gadus, kāpēc mēs nenodzīvojam 360 gadus. Mēs redzam to, ka cilvēks savā būtībā ir ļauns. Un 6. nodaļas 3. pantā mēs redzam to, ka Dievs noteica, ka cilvēka mūžs būs 120 gadi. Jā. 120 gadi, tāpēc, kad mūsu sirdis ir ļaunas. Dievs ierobežo mūsu nemirstību. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Mēs palasot, pagriežoties vēl nedaudz uz atpakaļ, 3. nodaļā mēs lasam šo te notikumu, kur Ādams nepaklausīja Dievam, un viņi ēda šo te augli. Un Dievs viņus izdzina no šī dārza. Un 22. pantā Dievs saka, un tas kungs sacīja, redz, cilvēks ir tapis kā viens no mums, atzīdams labu un ļaunu. Un, lai tas savu roku neizstiepi un neņem arī no dzīvības koka, un ēd un nedzīvo mūžīgi. Un tad Dievs, tas kungs to izdzina no Ēdenes dārza, lai tas zeme apstrādātu, no kā bija ņemts. Mēs redzam to, ka Dievs ierobežo mūsu šo te dzīvošanu šeit uz zemes, tāpēc, kad mēs nedzīvojam vairs tā, kā viņš to bija paredzējis. Dievs izveidoja šo te krāšņo dārzu, viņš ielika mūs šajā te dārzā, un viņš mums vēlēja šo te dārzu pārvaldīt. Bet mēs izvēlējāmies nepaklausīt, un sodā par to Dievs mūs izdzina no šīs te mūžīgās dzīvošanas viņa klātbūtnē. Ja mēs palasam, mēs arī piekdien runājām par daudzām no šīm te lietām, arī tur, teiksim, šis te notikums, kur Kains nogalināja Ābeli, un kad Dievs teica Kainam, tev tagad ir jāiet projām. Un Kains saka, tu man dzen projām no tavas klātbūtnes, tu man dzen prom no šīs vietas. Tas ir grūti, tas ir smagi priekš manis. Bet kaut arī mēs ārēji sadilstam, mēs iekšēji tiekam atjaunoti. Un šī ir tāda interesanta lieta, ko mēs varam lasīt Pāvila vēstulē Korintiešiem, 2. Korintiešiem vēstule, 4. nodaļa. Tā. Es laikam te būšu kaut ko sajaucis ar rakstvietām.
Jā. Nē, korintiešiem. Jā, 2. korintiešiem. Tā, 4. nodaļa, 16. Tāpēc nepiekustam, jeb šārīgais cilvēks nīcina nīkst, tomēr iekšējais, jo dienas, jo vairāk atjaunojas. Un šī tā lieta, kad mēs iekšēji Dieva garā tiekam atjaunoti, lai mēs kaut kad atkal varētu dzīvot kopā ar viņu. Dievam nav svarīga mūsu miesa, kad mēs dzīvotu šeit uz zemes daudzus simtus gadu, bet viņš vēlās, kad mēs varam atjaunoties un dzīvot viņa klātbūtnē mūžīgi. Tā labs puses nedaudz salipuši, tāpēc es domāju, tas ir vaļā, man nav tas, ko es gribu. Un tad nepaskatos uz cipariem, un tad beigās domāju divreiz ilgāk. Tā. Un tas, kas ir tāda interesanta lieta, mēs bieži vien gribam to, ka mūsu šis ķermenis saglabājās maksimāli labs, lai mēs ar šo ķermeni varētu maksimāli ilgi dzīvot, lai mums būtu šī mūžīgā dzīvošana. Bet Dievs grib, kad mūsu dvēseles dzīvo mūžīgi viņa klātbūtnē. Un tad ir šī tā lieta arī, ko mēs varam lasīt Marka evaņģēlija 9. nodaļā, kur Jēzus saka, jeb, kad tev tava roka apgreicina nocēr to, tas tev labāk, kad tu kroplis ieej dzīvošanā, nekā, ka tev ir 2 rokas un tu noej ellē neizdzēšamā ugunī. Un šī ir tā lieta, kad cilvēki cenšas uz šīs zemes dažādos veidos vai nu pierādīt Dieva neesamību, realizēt savu ilgmūžību un mūžīgu pastāvēšanu. Taču Dievs mums šeit uz zemes ir novēlējis kaut ko citu, pārvaldīt šo zemi un iepazīt viņu. Mūsu galvenais uzdevums šeit uz zemes ir iepazīt Dievu un veidot ar viņu dzīves attiecības. Lai arī tad, kad mēs ejam uz savā dzīvē uz priekšu, lai mūsu dzīve arī ir šī līdzīga kā, teiksim, šim te Enoham. Labi, varbūt tās mūs nepaņems visā miesā projām, bet mēs būsim dzīvojuši šeit uz zemes, un tad kādā brīdī mēs vairs nebūsim šeit, bet mēs būsim tur. Un nav svarīgi, kas mums būs. Vai mums būs 2 rokas, vai mums būs kaudz ar naudu vai vispārējās lietas. Svarīgi ir tas, ka mēs būsim pie mūsu tēva. Un atgriežoties pie šī jautājuma, kas notiks ar šo sievieti, ar šiem 7 brāļiem? Dievs saka, tur augšā šīs attiecības būs pilnīgi savādākas. Tur neviens neprecēsies, tur tas nebūs aktuāli vairāk. Mēs būsim itin kā eņģeļi. Mēs nebūsim kā eņģeļi, mēs būsim itin kā eņģeļi. Kaut kādā veidā līdzīgi. Bet tā svarīgākā lieta ir, kad mēs būsim viņa klātbūtnē un mēs varēsim Dievu redzēt visā viņa pilnībā. Un tā ir tā lieta, pēc kā mums ir jātiecās. Un šajā dzīvē mēs varam skatīties ar acīm apkārt, ieraudzīt visu to, kas mums ir un mēģināt ieraudzīt to, cik Dievs ir varens, cik viņš ir brīnišķīgs, cik viņš detalizēti katru sīkumu var izveidot. Tas nozīmē to, cik viņš pats patiesībā ir krāšņa, brīnišķīga, radoša un spēka pilna būtne.
Un uz to mēs tiecamies viņu sastapt. Es aicinu, ka mēs varam lūgt. Paldies, debes Tēvs, par to, ka mums ir šī rakstvieta, kur mēs varējām šodien pārdomāt. Un ka mēs varējām skatīties arī uz to, ka cilvēki bieži vien veido kaut kādas maldas un nepareizas izpratnes par tevi un par lietām apkārt. Un ejot kādās lietās dziļāk, veidojas šī nostāja, ka tu tāds Dievs, ka tu nevari pastāvēt. Vai arī, ka tās lietas, ko tu saki, tās nav realitāte un ka tās liekas ir jānoraida. Bet mēs lūdzam Tēvs, ka tu mūsu sirdīs dod savu garu, ka tu mums dod savu gudrību, ka tu mums dod savu atklāsumu, ka mēs spējam šīs lietas satvert. Kaut arī neizprotot. Kaut arī mums vēl joprojām tās paliek sarežģītas un nesaprotams. Bet ka mēs visu to varam satvert un ķerties pie tevis kā pie kaut kā liela, sarežģīta priekš mums, mūsu prātiem, bet kaut kā tāda, kas vēlās par mums to labāko un kas par mums rūpējās, kas mūs mīl, kas mūs nepamet. Tās paldies, ka tu mums esi pieejams, ka mums nav jādzīvo bez tevis un ka mēs varam tavu žēlstību izvaldīt ikdienas. Amen.